Tā, šodien prieks jūs visus redzēt. Paldies, ka atbraucāt. Dienas kārtība mazliet savādāk nekā ierasts. Galvenais, lai trasē ir drošība, lai jūs visi esat uz starta gatavi. Šo trasi patiesībā jau esam noskatījuši un plānojuši, runājuši jau kādus 2 gadus. Bet ņemot vērā laikapstākļus Latvijā, kas pēdējos gadus ziemas ir bez sniega, bijām visu laiku Vaņodē. Bet ko līdz atnāca ziema, parādījās sniegs un sals, izmantojam iespēju un esam šeit, tepat Saldus novadā mājās. Izaicinājumi ir dalībnieku skaits, jo trasa ir savādāka, citā vietā. Varbūt kādam tuvāk, kādam tālāk, bet organizēšanas ziņā ir foršāk, tuvāk mājām. Vēlāk var celties no rīta, ilgāk vagulē. Kaut gan, ja grib uztaisīt tādu ļoti skaistu pasākumu ar visiem ekrāniem un vispārējie, tad tomēr jāceļās tāpat ir laicīgi. Jā. Pirmo reizi pēc sacensībām šajā trasē dzirdējām daudz pozitīvas atsauksmes par to, ka trases konfigurācija patīk, par to, ka viņa reliefs ir labs un garums patīk, ka brīžam prasās vai kāda stūrmana blakus, kas pasaka visus līkumus, jo nevar īsti viņu atcerēties. Jā, mums bija tāda akcija, ņemot vērā, kad pasākums notiek Valentīna dienā, lai pievērš arī uzmanību garažā ne tikai tehniskajiem, bet arī vizuālajiem. Un mums 2 mašīnas patiešām ļoti pacentušās. Tas ir Ģirts Erleckis, pirmo reizi brauc, trases īpašnieka dēls, un Modrs Žentiņš jau pieredzējis veterāns arī ar savu automašīnu. Tā kā droši sekojot arī mūsu sociālās tīklos, var redzēt abas mašīnas. Ļoti labas. Brauciet, piedalīties, izbaudiet pasākumu, gūstiet pieredzi, lai uz ceļiem jūtaties drošāk ziemas apstākļos un gaidam jūs 6. martā uz balli, uz apbalvošanu, uz svinīgo pasākumu un atpūtu visiem kopā. Sveicināti! Cienījamies skatītāji, autosporta līdzjutēji, un šoreiz arī mums pat hokeja līdzjutēji pievienojās, jo mums ir lielais ekrāns, mums ir lielās cīņas ar spēcīgajiem dalībniekiem. Esam mēs šodien atkal Dukas trasē Saldus pusē, tā tad bija 3. posms, šeit tagad ir arī 4. noslēdzošais posms, tie ir lielais svētki. Šodien mēs šeit noslēdzam visu Kurzem ziemas kausa 26. gada sezonu, un skaidrs ir tas, ka tie ātrie džeki, tie, kas brauc ātri visu sezonu, šodien brauc vēl ātrāk, jo viņiem tas punktu atstarps kopvērtējumā ir tik maz, ka tur ir jācīnās, un mēs jau redzam dienas iesākumā, 1 pastuma kupena, 2 pastuma kupena, 3 cauri kupenai, un vēl tur viss kaut kas notiek, kā jau īstā ziemas gonkā. Jāvelk, jāstum, jānes, un tai pašā laikā daudz labas, precīzas braukšanas. Jūtam līdzi mēs caur ekrānu hokejam. Mūsu Mārķiem saskam ar Renāru Franzu Zviedrijas krastos, kas tur viss notiek. Un tagad diena ir izdevusies saulīt, saules, viss, kad mums tāds ziemas ir bijuši reti. Šodien ir, šodien izbaudām, šodien nosvinam un kārtīgi sacenšamies pa kopvērtējumu, par posmu punktiem. Un vakarā rallija klases, 2 VD rallija un 4 VD rallija. Mums ir tikai 2 favorīti, kur ir zinām, pārējie ir jānoskaidro. Mums ir favorīts Modrs Žentiņš, Niks Apvalbāms, pārējiem nekas vēl nav skaidrs. Skatāmies, uzzinām! Šodien braucu ar Subaru Impreza pilnpiedziņu, kas diezgan nezinām priekš maniem, tā varētu teikt.
Bet, patīk un padodas. Man trešā posma trasa man patīk labāk. Šitā tāda nepārredzama un pārāk slidena priekš manīm. Pirmajā braucienā palika upena, bet tas jau tā. Šodien es esmu atbraucis ar BMW E36, ko arī braucu pagājušajā gadā ar žurku. It kā jau slideni. No sākuma braucu ar bežredz riepām, tur tā slidinājos, iepazinu vēl trases, kurā līkumā var iet drošāk, kurā vēl jāpiebremzē, kur var vairāk sānslīdē iet, ārmāls paķert, un tad uzlikām raģriepas, un tad jau pa 11 sekundēm uzlabojās laiks. Izaicinošāk, protams, ir, jo te ir vairāk līkumu, un tad kalnā tā mašīna iet tā gurdanāk augšā, tur tā lēnāk viņa iet. Ja būtu pilnpiedziņa, tad jau, protams, ātrāk uziet, bet te ir pakaļpiedziņa, un tad tā lēnāk ir ko vairāk pastūrēt. Drosmīgāk ieiet līkumos iekšā, ir vēlāk jābremzē. Jāatrod tas īstais brīdis katrā līkumā, cik var daudz iet, cik var riskēt. Te ir viss no stikla šķiedrs, un ja kaut kas aplēš, tad dārgi tas izmaksās. Trase superīga, viltīga, jāmeklē saķere, ar radzēm jāmeklē ledus, bez radzēm jāmeklē kupenes. Nedrīkst arī pārforsēt, ielīst pa dziļi, tad traktors jāsauc palīgā. Pagaidām viss pēc plāna, aprodam ar mašīnu, mēģinam turēt stabilitāti un skatīsimies, kas tālāk notiks. Atšķirības, es teikšu, ir patīkamas, jo bija patīkami braukt arī Vaņodē. Tur ir asfalta segums, jāmeklē vienmērīgas trajektorijas, tās asfalta trajektorijas, un šeit atkal ir viss savādāk. Te atkal ir jāmēģina atrast saķers trajektorijas, nevis ātruma trajektorijas. Es esmu par gonkām, varu braukt Vaņodē, varu šeit braukt, esmu vienmēr priecīgs par to. Publika ideāli, organizatori ideāli baudam dienu. Šodien lielākās kļūdas ir, neteikšu, ka kļūdas vairāk ir jāpierod pie mašīnas, pamainīju spēkratu un tagad mēģinu sadzīvot, jo ir savādāks dzinējs, savādāk jaudas līknē, un tad mēģinu kaut kā rast to ātrumu, lai būtu apidlaiks labs. Pagaidām kļūdas lielas nav bijušas, un tā arī mēģināsim līdz galām nobraukt. Novēlēt, apmeklēt bišķiņu tā kā apzinīgāk sacensības. Skatos šodien pēdējā posmā, te jau ir palikuši braucēji, kas par piedestālu cīnās kopvērtējumā. Tā ziema mums šogad ir to iespēju devusi, tā kā brīnos, ka nav. Novēlu nākamgad visiem būt apzinīgiem un apmeklēt šīs sacensības. Bišķiņ laiks aiziet, trasē kādu. Vakar arī seši grūti, bija daudz sniega bija. Trasa pilnībā bija ciets, Izdevās līdz 2 naktī. No rīta iztīrīja savu ceļu, vēl bija pa nakti, bija druvā, vēl tīrīja ceļus un vēl atbrauc apkaļ, vēlreiz trasi tīrīju. Man patīk tāda, kā saka, lai cilvēki atpūstos, atbraukt, un pašam bišķi arī patīk autosports. Puika pirmo reizi šogad var braukt arī un, protams, lauku vajag, lielu, tehniku vajag, sniega lāpstu droši vien vajag ar ko vilkt un gribu, darba spēku. Patīk trāsa, ļoti forši ir. Ir tas pats, kas pagājušajā, tikai pretējā virzienā. Un šodien mums ir labāks riepiņas virsū, un labāks saķeri ir, un laiks arī labāks ir. Ar katru aplaisienu labāk. Ja pa ātri ieskanās, tad grūti sabremzēties. Tad ļoti traki ir. Tā laikās viss labi, tikai amortizators sitās, bet to var pieciest. Kad būs kāda pauzīt, tad kārtīgi sataisīs. Visam izies cauri. Ļoti patīk, vismaz kaut kas jauns ir. Šitā ridīgas ziemas gauna kupens un ledus un sniegs un viss, ko vajag. Bet ridīgi krūti ir tāda rallija-veidīgā vairāk, tāda tramplīniņi ir un kaut kas tāds interesanti ir. Trasa ir diezgan normāla, ļoti slīd, bet var savaldīt mašīnu. Varbūt tas, kad es nebraucu iekšā līkumiem, ka tā kā ir pareizi. Nē, es esmu iegaumējis trasi. Es tagad tētis nopirku šo mašīnu. Mēs gar šito trasi braukājām visu laiku. Tad es iegaumēju. Es šodien braucu Toyota Yaris. Trasa man liekas diezgan forša un iet arī diezgan labi. Ledus ir vairākās vietās un slīd un var viegli iebraukt kupenā.
Pirmajā braucienā, uzreiz pirmajā līkumā biju iesprūdis kupenā un bija jāvelk man ārā. Pārāk vēl nobremzēju. Konkurence šodien laikam diezgan stipra un daudz ātri dalībnieki klasēs. Junioros bija slikts brauciens, jo bija kupenā iesprūdis un RVD Open bija labs brauciens ar radžu riepām.